Mēs laižam uz rīslaukiem. Es esmu mazliet apslimusi. Ļoti mazliet. Vairāk tā kā iesnas tikai. No šitā te. Šitas ir vainīgs. Es vainoju tevi. Jo viņš taisa ļoti sausu gaisu, kas man ļoti nepatīk. Bet jā, mēs ir tīk agres, ir kaut kādi 6 no rīta. Saula nav uzausus. Un mēs laižam uz rīslaukiem. Mēs tur bijām vakar ap 9, pusdesmitiem. Un tur bija pilns cilvēkiem. Esam atbraukuši. Pēc 10:07 no rīta. Šeit ir zīme šāda te. Es ceru, ka mēs nedabūsim sodu. Vienkārši nav mazās savas summas. Nav vairāk. Thank you. Jā, viņi tad prasa tā kā ziedojumus. Nu, tie ir viņu rīslauki. Tā kā, nu, es saprotu, kāpēc viņi prasa tos ziedojumus. Man liekas, tas ir, tikai normāli. Paņemam foto, paņemam zūmiņu un fočējam. Kaut kādu secinājumu? Ir viens ieteikums. Tur kaut kāda ala ir. Jā. Ok, man ir viens ieteikums. Tad, kad jūs braucat uz turistiskām vietām, jebkur, vienalga jebkur, īpaši kaut kādā Balī vai tā aizemē, kur turisti ir nenormāli daudz. Vienmēr braucēt pēc iespējas agrāk, tiklīdz kā pirmā saulīte vai pirmā gaisma parādās, tā braucēt uz tām vietām, jo būs pilns ar cilvēkiem. Tagad mums ir paveicies, jo ir diezgan maz, jo mēs atbraucām 7 no rīta, bet vakardien mēs šeit bijām 9 no rīta. Te bija vienkārši, visur bija cilvēki, pilnīgi visur bija cilvēki. Nebija iespējams uzņemt bildi bez cilvēkiem. Kā jābraucēt no rītiem. Viņš kaut... Ļoti slidens. Tā super slidens, jo tā ir dubļēns. Satyam Shivam Sundaram Satyam Shivam Sundaram Satyam Shivam Sundaram. Tas bija. Būs brokastis. Svaigas piestas suliņas. Šeit. Smuka vietiņa, ne? Jā. Jā, sekojiet mums Instagramā. Satyam Shivam Sundaram. Pasūtījām suliņas tikko svaigas piestas. Tieši foršas brokastīs kaut ko tādu. Vispār tā ir diezgan forša ēdiena, man liekas arī. Ap daudz vegāniski ēdienu, svaigas piestas sulas, sādas smūtību ļodas, forša. Varētu vēl kaut kad atbraukt, varbūt, nezinu, vakariņās vai pusdienās. Jā. Ja te ir pat tai. Smūtīvi. Aha, jā? Jā. Super. Īstumā es vienkārši paprasīju vairāk džinžeru, tā kā viņi pat izlēma. Vai cik daudz dubult, vai nedubult, varbūt trubult. Rītīgi džinžerīgi. Tā varēja. Ļoti labi, super. Es netik priecīgi, ka mēs atritām šo vietu.
Un tu vari arī ielikt info no meņu. Šeit nav ūdens un te nav cukurs klāt. Jā, nav tīra kopa. Vispār neesam jau. Sējāšu taisa push-up, lai es nepievērstu uzmanību manai sējai pie pampušajai. Mēs braucam uz Waterfall Kanto Lampo. Kanto Lampo? Neatceros nosaukumu. Un, starp citu, mēs pārvācāmies. Mēs iepriekš dzīvojām tur lejā, laikam. Arī bišķi tālāk, bet lejā. Un mēs pārvācāmies šeit augšā. Te ir skaistāk, foršāks skats. Šis skaidās tā kā luksus numuriņš. Nu, ne luksus, bet tā kā nākamā līmeņa mums ir leduskapis. Principā gandrīz viss tas pats, tikai leduskapis un paklājs. Bet ir forši pa 10 eiro par nakti. Ok, mēs ležam. Tad tāds, jā, tā kā otrais stāvs. Smuki, tur vakarā ir saulriets. Ļoti nepatīk, kā es iztos ķiverē. Tikko atbraucām, kur noparkojām rollerīšus. Tur galvenais ar augšā arī bija tā kā parkings, bet tā kā labāk braukt ir lejā, ja jums ir šaubas, ka jūs neesat pareizi, bet braucēt vienkārši līdz pašai lejai, cik vien tālu var aizbraukt. Te ir kur ieeja. Kanto Lampo, Waterfall, ja? Jā, ejam lejā. Ļoti grūti nokļūt, nevis nokļūt, bet atnāk? Uzsākt. Jā, ļoti grūti, bet ir ritīgi forši. Mēs atnācām no turienes un te ir tā kā dušas. Tur ir vīrieši, tur sievieši, bet širādi tā duša izskatās. Tak vienkārši tā kā no dabas ūdens nevar noskaloties. Diezgan stilīgi, man patīk. Mēs izdomājām paiet uz priekšu bišķiņ. Mēs atnācām no tajā pusē tas lielais ārā, ka tur var redzēt īstenībā. Un tur tās dušas bija, un tur mēs nākam tagad uz otru pusīti. Pirmam pastīties, kas te ir. Nu, Alis saka, ka te it kā esot kaut kāda taka. Vai vismaz izskatās kā taka. Un es atceros, ka tur bija āle, vajadzētu to ālu aiziet, jo tur var vispār tikt. Pagaidām izskatās ļoti bīstama vieta, tāpēc, ka tas koks te stāv. Gribētos jau tik garām tā kā. Tas koks laikam ir iznīcinājis šo taciņu vispār. Vispār, jā. Bet tur ir taciņi. Koks ir nokrits. Ļoti, ļoti liels koks īstenībā. Alis te negribējās iet pa priekšu, palaid man pa priekšu. Tā taki ir pilnīgi... Taisa troksni. Lai visi dzīvnieci viņi dzird, ka mēs te nākam. Jā, re, kur ir āla. What the fuck, Alis? Wow. Es nezinu, cik tas legāli. Mēs atnācām, neprasēt kā. Mēs vienkārši, ja mēs redzam kaut kur kaut kādu takas iespējamību, kaut kur varētu uzkāpt, iekāpt, ielīst, mēs vienkārši to darīsim. Un kur mēs esam atraduši. Man patīk strojkas. Pag uzmanīgi, rekurs zirneklis. Mēs atradām ālu. Viņi vienkārši tur dzīvo, mēs iztraucējām. Jā, tur sikspārnīši ir. Sorry, Džeki, mēs bišķi pastīsimies. Jā. Vienkārši lidinās tagad. Man liekas, ka viss tālāk. Jā. Nē, pagad. Nē, te nekā nav. Viņš pieķērās augšā. Jā. Eku ņelda, tā ālāk tikko redzēju. Tas
sikspārnis. Ak, Dievs, cik viņi ir stilīgi. Pelīte. Pelīte ar spārniem. Pirmoreiz mūžā ļoti tuvu. Ļoti tuvu redzēju mazu sikspārnīti. Vienkārši tik mīlīgs. Wow, super. Ejam tālāk. Ļoti skaisti. Ko es varu teikt pateikt? Vienkārši fantastiski. Jūs gribat vislabākās bildes šajā ūdenskritumā, tad fotogrāfam ir jānāk šeit augstā. Par neoficiālo taciņu. Jā. Iekus jau? Jā. Nenormāli grūti. Bet pakāpienu viņam vienkārši šī. Labrīt! Mēs esam sakrāmējuši somas. Tā ir mana, tā ir Mārtiņa, tā ir kopēja. Viss mums kopējs, jā. Vai neesam tikt uz Nusapenīdē? Jā, laidīsim uz Nusapenīdē, vismaz mēģināsim tikt. Nezinu, kā būs. Ok, tiekamies tur. Tā ko tas teletūbīs izskatās. Es? Liela ķivera, liela soma. Es esmu teletūbīs. Ok. Labi, mēs laižam uz Nusapenīdē. Jāčikojies. Es nevaru sagaidīt. Man liekas, ka tur būs ļoti skaists, ļoti ceru. Es negribu baigās ekspektācijas uzstādīt, lai beigās nav tāda vilšanās. Bet ceru, ka tur būs skaisti. Šitā katru rītu mēs nākam un viss labs. Šitas ir lietas mētelis. Uztaisījām tā kā maisu un ielikām mugursomu, jo gadījumā mēs braucam ar kaut kādām peļķēm, tad bišķiņ drošība. Un zem dupšu paliksim šito. Ja mēs esam sniegpārsliņas, ne, bet cukurgraudiņi. Mēs izkusīsim, ja mums bišķiņ pieskārsies pilītes pie dupšiem. Es šito posmu, kur mēs tagad brauksim, jau 500 reizi, man liekas, filmēju. Vienkārši ļoti patīk. Ko? Mēs atbraucām? Jāgaida, ne? Jā, izrādās vienos ir. Mājaslapā bija rakstīts 10. Rītā varbūt būs 10. Jā, tie laiki ir vienkārši... Viņam mainoties tie laiki. Visu laiku katru dienu mainās laiki. Nevar zināt, cikos būs. Tā kā jā, mums tagad līdz dieniem pulkstens ir 9. Nav jausmas, ko mēs darīsim. Nē, brauksim uz Blue Lagoon bija. Jā, tur blakus tā kā netālu, te kaut kur ir Blue Lagoon pludmale. Mēs atbrauksim pastīties. Atstāsim mantas tur iekšā. Wow! Akmens skaistas. Jā, nu nevajadzētu tept ausī baigi virsū šitā.
gatavībā braukt beidzot uz prāmi. Jā, mēs tikko nenofilmējām pēc sludmalas, tāpēc, ka es kārtē reiz notizlojos, satraumēju kāju, neredzu jau kāju. Es izņēmu ārā, man bija znaga tāds, tā kā es acitu, kā lai pasaka, es acitu pirksta galu pret tām klintīm, kas tur bija tā kā zem ūdens. Tas nebija tā kā akmens vai znaga, bet tā kā kaut kāds mīksts. Šķembas kaut kāds. Šķemba kaut kāda, bet tāds diezgan paliela, nevis tā kā skavarga. Tad ritīgi resnis kaut kāds vienkārši tā kā akmens gabals. Es nezinu, es it kā viņa ķeksēja ārā, es dabūju lielāko daļu ārā, tad maz knipacīts palika. Un es ceru, ka man nebūs tā kā ciekaisums, jo es nevaru izņemt ārā. Viņš ir ritīgi dziļais zaļi. Ko tu bakstīji ārā? Ar auskari, tā kā to āķīti. Jo nezinu, kāpēc man somā bija auskara āķītis. Nevis auskars, bet auskara āķītis. Tāpēc mēs neko nenofilmējām, jo sāpēju, mēs nefilmējām. Bet jā, uz Nusa Penida mēs tā esam pašā galā. Bet visi rāda, ja nezinu, kur braukt, vienkārši prasiet, kur jums vajag Nusa Penida, un jums rāda, kur jābrauc. Reku tieši prāms to jā. Nekautrēties prasīt. Reku nāk prāms iekšā. Skaistākais saulrēts pasaulē. Tur ir saulrēts un tur ir Balī. Tur ir Balī. Mēs esam Nusa Penida. Šodien atbraucām un tagad baudam šo skaisto saulrētu. Un tas šim vlogam arī viss. Just as the waves are continuous with the ocean, your body is continuous with the total energy system of the cosmos. And it's all you.